Ko, darbie draugi, beidzot, pirmoreiz mūžā esmu atbraucis uz Liepāju, uz Karostas cietumu. Un tagad es iešu, mēģināšu izjust to cietumnieku atmosfēru. Šis cietums tika uzcelts 1900. gadā kaut kur un tika aizvērts 1997. gadā, nedaudz vēstures. Tāpēc dosimies sākumā uz bufeti, bišķiņu uzēst, un tad skatīsimies, kāds experience cietumniekiem agrāk bija. Tā, lūk, šādi zaļi vārti. Iesim iekšā. Wow! Bais izskatās. Vienkārši izskatās tā kā pamesta vieta. Un galvenais vēl tāds lietus, drūms. Nav tieši atmosfēriski, teiksim tā. Viss izskatās. Kur cilvēki iet uz ekskursiju, uz kuru mēs nokavējām. Mēs iesim uz bufeti ēst. Es tā saprotu, ja viņa būs vaļā. Pirms devos ekskursijā, man pēkšņi uznāca zvēra apetīti, jo nezināju, cik ilgi man turēs cietumā. Tā no es iešauju vēderā gardumu, kas izskatījās pēc kaut kā, ko nejauši izkaloja Liepājas jūrā, bet patiesībā bija pankūka. Es ļoti cerēju, ka man nevajadzēs izmantot cietumnieku tualeti. Tagad es gaidu, jo reiz stundā ved jaunu grupu. Bez grupas nedrīkst staigāt, tāpēc vienos man būs mana kārta. Kamēr es gaidu, es iegāju lūk šādā telpā. Šādas svarus, es nezinu, vismaz mana paudze atcerās. Te kaut kādas daudzas lietas no bērnības esmu atradis, pirms tādas leduskapis mums bija, ka es Mežciemā dzīvoju. Marosko. Vai kā agrāk. Tagad mums kāda tur visādi vīriešiem ir skuļamie. Te agrāk šito uzvelts, un tad viņš griežas, un tad plēs sev vienkārši matus ārā no sejas. Bet šādu es atceros. Es negribu mēģināt. Pēc kāda laika es ar saviem pagaidu kolēģiem devos Karostas drūmajos gaiteņos, lai izjustu visas šausmas, ko reiz piedzīvoja ieslodzītie. Skatoties uz rūsainajām restēm un pelēkajām sienām, man kļuva skaidrs, šis noteikti neizskatījās pēc medus mēneša vai kādas all-inclusive kurortu atpūtas. Drīzāk pēc viesnīcas, kur brokastis ir tikai sapnis, bet tualete īsts piedzīvojums, kas pārbauda tavu pacietību un drosmi. Iedomājieties, šeit turēja vispār no 1 līdz 4 cilvēkiem šajā kamerā sēdēja. Un tu nav ko elpot. Reāli, te jau nav nekā ģiškas, nekā. Ejot par šiem tumšajiem gaiteņiem, es iedomājos, kāda dzīve ritē bez Wi-Fi, bez kafijas un, protams, bez Netflix. Tā vietā tikai rūsas smarža, klusas čukstēšanas un rēga no pagātnes. Katrs solis lika justies kā piedzīvojumā, kur esi gan viesis, gan ieslodzītais vienlaikus. Dargie draugi, ekskursija ir beigusies. Es jums teikšu, bija diezgan interesanti. Un tas fakts, ka tā sieviete runāja gan krievu, gan latviešu valodā. Pamazām atjaunot, восстанавливает. Un 2002. gadā šeit atbrauc pirmie turisti, un 2002. gadā sюда приезжают первые туристы. Un tad vēl viena grupa bija tikai angļu valodā, bet tā kā vienu teikumu pasaka latviešu valodā, otru to pašu atkārto krievu valodā. Bet, interesanti bija zināt vispār kaut kā vēsturi par šo vietu. 45 minūšu ekskursija. Vai es iesaku? Jā, iesaku. Te vēl arī experience var palikt pa nakti, izjust to, kā ir palikt cietumnieka kamerā. 20 eiro viņi teica. Var pa nelielu piemaksu nedaudz labākus savu numurus dabūt. Bet, kā viņi teica, viss pa jūsu naudu. Sieviete stāstīja, ka no 1900. gada līdz 97. gadam te ir mainījušas 7 armijas. Jūs varat iedomāties? Un viss ir tas pats, vienīgais te vienkārši pārmācīja kaut kādus jaunus armijniekus,
gan mocīja cilvēks. Ko es beigās gribēju pateikt, vienkārši klausoties to visu vēsturi, jā, ko jūs varēsiet uzzināt, ja jūs atbrauksiet uz šejiem. Vispār kopumā, cik cilvēki ir nežēlīgi. Jo to, kā mocīja šie cilvēks, pieņemsim, kā viens no variantiem, te bija, ka laida tevi uz toleti cietumnieks tikai 10 un tur kaut kādos tur 8 vai 6 vakarā. Un tev bija tikai pusstunda visam stāvam aiziet uz toleti. Ja tu nepaspēji, tu nepaspēji. Man liekas, reāli kopumā cilvēki ir ļoti nežēlīgi. Esmu ieradies pirmoreiz, būšu atkal pateikšu, cietokšņa bateriju numur 3. Te izrādās ir numur 1 arī. Kur ir numur 2, nezinu. Vienmēr sakot, viss šis brīnums tika uzcelts Krievijas impērijas 1900. gadā. Un pēc Pirmā pasaules kara tas jau pazaudēja savu nozīmību. Bet izskatās ļoti feini, es jums pateikšu. Ej, tu nost? Cik te forši izskatās. O, te baigā bedre lejā. Tā, jūrā ir nereāli lieli viļņi. Vispār plānots bija atnākt uz šejien, kad ir saulains, jo tagad it kā vasara ir, bet no, pēc vasaras neizskatās. Tās pamēģināšu turien tikt. Tu reāli, ja tā padomā, cik masīvs gabals vienkārši nošķēlies no šī gabala. Šī daļa pieder šai daļai, un vienkārši kādu dienu visi šitie betona gabali ieplīs jūrā iekšā. Ej, tu nost! Re, kur ir kāpnītis, re, kur viss ieeja tur bija. Un sanāk, tad te ir tādi dzels, tā kā, nevis armatūras svais saucamās, un viņas vienkārši nošķēlās, jā, vai viņas tika nogrieztas. Nevar saprast īstenībā, kas viņam notika. Bet, nu labi, šī tāda masa tona nokrist lejā. Nereāli. Apiešu apkārt. Tā, tik tālu esmu ticis. Jābūt ļoti uzmanīgam, jo es neesmu nekāds pieredzējis kalnā kāpēs. Bet interesanti. Tagad man vajadzētu te nolaisties, un tad es esmu jau pie tām kāpnēm ticis, laikam kaut kā tā. Esmu zem šitā lielā betona gabala, nezinu, cik te vispār ir bīstami vai droši te staigāt, bet vienkārši nav kopts, riktīgi viss izpostīts, diemžēl. Un tālūk, tas arī paliek. Daba pamazām to visu iznīcina, daba paņem savu atpakaļ un viss. Oho! O, šitie ir viļņi riktīgie. Nu, nenormāli daudz betona apkārt. Reāli. Bet, nu labi, te viss ir maisīts kopā. Es skatos betons ar akmeņiem. Ekonomiskāk. Ja tas būtu tīrais betons, diez vai viņš tā sabruktu. Man tā liekas, jo var redzēt, ka te betona slānis tikai pa virsu, kuri bija grīde vai kas tāds bija, ja? Viss pārējais ir reāli, ļoti lētā variantā taisīts, tāpēc arī ilgi nenostāvēja. Plus es neredzu tur nekādas armatūras, arī viens no faktoriem, jo šis bija uzcelts vienkārši uz ātro roku, kara laikā. Jā. Nokāpšu lejā pie ūdens. Es baigi riskēju, wow.
negribās samitrināt sev kājas, ja godīgi. Ūdens jau tad kopumā ir silts, bet sanāk tā, ka šī ir vēsture, ja? Bet vēsture tak ir jākop, jāuztur kaut kādā, kondīcijā, lai cilvēki var zināt, kas tāds bija un tā tālāk. Bet šeit ir riktīgi viss, izpostīts, Samitrināja kājas, izdzēts. Vienkārši tik negaidīt, aizrunājos un viss slāpjas kājas, tagad var vēl saslimt. Nav labi. Esmu ticis līdz pirmajam stāvam. Nezinu, kas te ir atrodams. Noteikti, kad cilvēki te nāk pačurāt, bet es neiešu nekur pa stūriem, vienkārši apstīšos. Te pat ir kaut kāda izēja. Pasties, te ir tunelis. Un uz to pusi rīktīgi labi saglabājies. Tā. Nu ko, esmu tunelī. Viņi baigi tālu nekur neved. Saproties, baigi interesanti. Palīdzināt. Vismaz te ir saglabājies vislabā stāvoklī. Tālāk no jūras, no mitruma, no viļņiem. Te ir pat flīzes. Nevar būt. Paskaties. Točni flīzes kaut kādas vēl. Kas tad te agrāk bija? Vai taču tā pārvietojās armijnieki vai kā? Redziet, ļoti daudz visādi musari, un turisti nevar, saproties, nomierināties un izmētā visu. Vai varbūt arī no turisti, varbūt visdrīzāk vietējie izmētā visāds buņģiņas, te buhā, bomži varbūt guļ. Romantiku sev uztaisījuši. Un, bet te gandrīz var iztaisnoties. Gandrīz. Es esmu iztaisnojies, bet te tikai viens tāds maziņš moments. Te var redzēt, te ir tā kvalitatīvi taisīts. Te pat ir krāsotas sienas. Un, es nezinu, kas te bija. Varbūt te pārnēsāja kaut ko, vai vienkārši pārvietojās, bet te nevar normāli iztaisnoties. Šeit ir viss aizmūrēts, nezinu kāpēc. Tur ir peļķi un vispār var aiziet līdz pašam galam, kā redziet. Bet, es domāju, kad tagad, te var apiet. Te var apiet. Akurāti. Tā. Bet tur tālāk netiksim, jo tur ir peļķi. Es domāju, ka es laikam iešu ārā. Pa peļķi es negribu steigāt, jo esmu jau iekāpis peļķi, saproties, ar mitrām kājām. Man liekas, man tagad jābrauc atpakaļ uz viesnīcu un jāpārvēl kāpās, tāpēc, kad ļoti viegli saslimt. Kaut gan ārā ir silts, bet tomēr vajag parūpēties par sev veselību. Baigi gribās ieiet tajā mājā, ūdens ir silts, jo, kājas es jau sev saslapināju, bet, man liekas, ir bīstami, jo viļņi ir tādi, riktīgi, viņi no visa spēka bliež ēkas otrā pusē, redziet, kāds sitiens. Man liekas, plus vēl tās kāpnes būs ļoti slidens. Es izlēmu pastaigāt bišķi pa molu, bet bīstamība ir tāda, ka te sit viļņi stipri. Vējš pazuda. Te ir galīgi mierīgi, otrā pusē nereāli stipri viļņi, un baigi negribās samirkt, jo man viena apavi jau ir samirkuši, otrs arī negrib samircēt, jo man vēl ir laiks te patusēt. Jāiet ļoti ātri un jācer, kad nedabūsim ar viļņiem pa pašu. Kāds te caurums. Wow!
Kā šeit Viļņi izdauzīja visu. Vispār no betona nekas nav palicis. Tur, kur ir tādi caurumi, labāk iet prom. Jā, un paskats, cik milzīgi jūra. Vienkārši pastāvēt sekundi un viss. Čau, esmu slapš. Tā, mēģināšu iet pa akmeņiem, bet jāpārbauda, vai viņi nav slideni. Es ūdenīgi. Man negribas. Nu, kroči, baigais ekstrīms. Labi, vēl bišķi paiešu, akmeņi nav slideni. Baigi gribētos aiziet līdz galam, bet īstenībā baigais gabals. Tur tālu iet. Forši, jauki, bet tas vējšas, lai kūši tev spīcīt tas ūdeni. Un attālums īstenībā nav maziņš. Es esmu nogājis pavisam nedaudz. Lūk, te, no kurienes es sāku. Te, uz kurien man vēl ir jāiet. Es domāju, ka pietiek. Es bišķi nākājis, es esmu šeit bijis. Tā kā jābrauc atpakaļ uz savu viesnīcu.